Čau! Sveicieni visiem norunātajā laikā, norunātajā vietā. Šodien mēs tiekamies uz live sarunu, kuru savā ziņā inicējāt jūs. Kādu laiciņu atpakaļ bija posts par to, kad tipiem ir dažāda veida atšķirīgas stresa noturības. Un bija daudz jautājumi, kur cilvēki gribēja uzzināt kaut ko vairāk. Ja? Tā kā gribēja saprast, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē, kur tas vispār rodās, ko tas var palīdzēt, ko izskaidrot un. Jā. Un tā man radās doma atnākt vienu vakaru un jums šo tēmu druscītiņu atklāt, lai arī jūs varbūt kaut kādā mērā par to aizdomātos. Jo jāsaka, ka šī tēma, tipu stresa noturība, es tai iepriekš nebiju pievērsus tādu lielu vērību, zināju, ka tāda lieta ir, bet tajā laikā, kad es studēju socioniku Kaimiņzemē, tad tur šai tēmai bija izdalīts daudz vairāk uzmanības, un tad es beidzot aizdomājos, kā tad ir ar mani pašu. Padomājiet tagad katrs pats pie sevis, vai jūs tur zinat savu tipu vai nē, paskatieties uz savu dzīvi atpakaļ, un kā jums šķiet, kā jūs paši vērtējat savu stresa noturību. Protams, ka to ir grūti salīdzināt un saprast, kā tad ir citiem cilvēkiem un varbūt kāds es esmu salīdzinājumā ar citiem tipiem, bet mums katram noteikti ir kaut kāds vērtējums pašam par sevi, kaut kādas domas, un jo mums dzīvē varbūt vairāk kaut kādu grūtību un problēmu ir bijis, un ja mēs ar šīm lietām tiekam galā, tad visbiežāk mēs arī sevi uzskatām par, samērā, drosmīgiem, stresa noturīgiem cilvēkiem un tādā garā. Lūk, bet tad, kad šo tēmu sāka atklāt aizvien plašāk, pamatotāk, un tad, kad es tā patiešām sāku pati par sevi domāt, tad es sapratu, protams, ka man likās, ka noteikti, ka es esmu stresa noturīga, bet izrādījās, ka tas ne tuvu tā nav, tam visam ir savs pamatojums, un tad, kad tu sāci vilkt to visu kopā, tad tu arī saproti, kāpēc tu dzīvē pieņem vai nepieņem kaut kādus lēmumus, jo bieži vien tas ir saistīts ar to, vai tu baidies par rezultātu, varbūt baidies uzsākt, un visas tam līdzīgas lietas. Tā kā šī ir būtiska tēma, un kad es pati šīs zināšanas izmantoju, es ņemu vērā cilvēka tipa stresa noturību pie karjeras konsultācijām. Tātad viņam pašam iesakot kaut ko, ar ko cilvēkam vajadzētu nodarboties. Tur tas ir ļoti svarīgi šo zināt, lai tu varētu rēķināties, paredzēt, prognozēt, cik ļoti tādu dinamisku, varbūt ambiciozu darbu tu vēlies. Protams, šis ir jāņem vērā arī pie domas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, ja? Pie cilvēku vadības, vadīšanas. Tur tas viss ir svarīgi un nozīmīgi. Tāpēc, stresa noturība ir neatņemama sastāvdaļa, ar ko ir jārēķinās plānojot nākotnes nodarbošanos. Un otra lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, tagad uzmanīgi klausieties tie, kam ir interese noskaidrot tipus citiem cilvēkiem. Tad, kad jūs tipojat kādu vai savu radinieku kaut kādās, personīgās vajadzībās un interesēs, vai arī, kad jūs ejat uz randiņiem un gribat kādam tipu noskaidrot un saprast, kas viņš ir. Šī iezīme, cilvēka stresa noturība, viņa īstenībā diezgan labi parādās sarunas vai arī intervijas laikā. Tad, kad tu sarunājies ar cilvēku, tie tipi, kam ir nosacīti zemāka stresa noturība, tie agri vai vēlu to
piemin savā stāstījumā, sāk par to žēloties, sūdzēties, un tas neizbēgami ir rādītājs, starp kuriem tipiem tad vajadzētu šo te cilvēku meklēt. Ja? Tātad, lai noskaidrotu viņa sociotipu, ja viņš sāk runāt vai sūdzēties par kaut kādām stresainām situācijām, vai tas darbs man uzdzen stresu, vai es esmu mūždien kaut kādā stresā, lieto tādus terminus, tad visticamāk viņš ir jāmeklē kaut kur starp tiem tipiem, kam ir zema stresa noturība. Precīzāk, ja, tad konkrētāk tagad. Ja jums rodas mana stāstījuma laikā kaut kādi jautājumi, jūs droši varat komentāru lodziņā rakstīt, un es mēģināšu pamanīt, izlasīt un arī laika gaitā uz to visu atbildēt. Tā kā droši iesaistieties un domājiet tam visam līdzi. Tātad, tad, kad mēs runājam par sociotipu stresa noturību, Ilze jautā, ko darīt, ja baidies, kā pārvarēt, kādiem tipiem ir zemes stresa noturība. Jā. Un kāds ir špikeris, kas liecina, ka otrs ir mans tips, noteikti, ka ir kādas vienādas iezīmes. Visu pēc kārtas. Tātad ir 4 stresa noturības grupas. Pavisam kopā mums ir 16 sociotipi, un viens no tiem iedalījumiem, kā mēs varam tipus grupēt, ir arī šīs te stresa noturības grupas. Tās ir 4. Tātad katrā grupā 4 sociotipi. Šeit ir svarīgi saprast, ka nebūs tā, kad ir kaut kādi tādi totāli bezbailīgi tipi, kuriem vispār no kā nav bail. Šis vairāk ir stāsts par to, kā cilvēks reaģē vai kā viņš rīkojās tajās stresa situācijās. Tātad 4 stresa noturības grupas, un nosacīt viņām ir dot arī nosaukumi, bet es teiktu, šajā gadījumā varbūt tas nav tik svarīgi, es viņus vairāk tā kā apzīmēju ar skaitļiem. Tātad 1. stresa noturības grupa, kas ir visspēcīgākā, un 4. stresa noturības grupa, kas ir tipi ar viszemāko stresa noturību. Tiem, kam ir būtiski šo piefiksēt, jūs varat arī pierakstīt. Es jums nosaukšu tagad tos tipus, kuri ir tie, kas ir katrā grupā, un arī noraksturošu, ko tas viss nozīmē. Tātad pirmajā visstresa noturīgākajā grupā atrodas šie 4 sociotipi. Žukovs, Jeseņins, Gabēns, Hakslīs. Tātad šie 4 sociotipi ir ar visaugstāko stresa noturību. Savā ziņā var teikt kaut kur, bezbailīgākie cilvēki varbūt vai tādi, kas ir, izstāstīšu īstenībā piemēru. Pagājušajā gadā, kad sākās karš, es kā tips no salīdzinoši zemes stresa noturības grupas biju ļoti lielā stresā. Man kopā ar manu draudzeni Signi, kas pēc tipa ir Hakslīs, un viņa ir šajā te 1. stresa noturības grupā, mums bija ieplānots webināru cikls, kur mēs grasījāmies vadīt kopā. Mēs to grupu bijām izsludinājuši, cilvēki jau sāka pieteikties, bet pa starpu līdz tai pirmajai translācijas reizei sākās karš, un es saprotu, ka es esmu vienkārši beigta. Es nespēju vispār sevi nekādā veidā savākt, un es rakstu Signai, es saku, Signe, atliekam uz kaut kādu laiciņu, tagad nav īstais brīdis, viss ir slikti, vispār neviens nesaprot, kas tālāk pasaulē notiksies, ko vispār tālāk darīt. Un es biju pilnīgi pārliecināta, ka viņa piekritīs manām domām un arī tādā pašā veidā reaģēs, bet viņa saka, viss mierīgi, mums ir jādara katram labākais, ko mēs varam darīt. Jā, situācija sarežģīta, grūta, nepatīkama, bet mēs vienkārši dodam pasaulē un citiem cilvēkiem labāko, ko mēs varam. Darbosimies, skatīsimies, viss notiekās. Un tajā reizē varētu teikt kaut kā tā kā
es ļoti spēcīgi uz savas ādas izjūtu to, cik tas ir svarīgi tā kā arī būt kopā ar cilvēkiem, kas ir tā kā drosmīgāks par tevi, ja, tad to visu novērtēt. Un šajā reizē es arī ļoti varēju salīdzināt to, cik atšķirīgas mums ir reakcijas uz vienu un to pašu dzīves situāciju, vadoties no tā, cik ļoti tu tolerē vai netolerē kaut kādas tādas stresēnas situācijas. Tā kā tātad šajā te pirmajā stresa noturības grupā mums ir Žukovs, Jeseņins, Hakslīs un Gabēns. Tātad tie ir tipi ar visaugstāko stresa noturību. Un attiecīgi šo cilvēku stāstījumos, vai tā, ka viņi atnāk pie manis uz konsultāciju, viņi nāk noskaidrot savu sociotipu vai uz karjeras konsultāciju, vienalga. Es nepamanu šajos te stāstījumos kaut kādas sūdzības vai kaut kādu žēlošanos par to, cik dzīve, ir grūta, sarežģīta, visu laiku būtu jāpārvar kaut kādas grūtības. Nē, tādas lietas šajos stāstījumos neparādās. Tā kā šeit jums, protams, tā kā ar izslēgšanas metodi, ja es kaut ko tādu nedzirdu, bet tas sev arī, protams, viss ir jāpiefiksē, ir jāpamanās sadzirdēt to, par ko cilvēks nerunā, par to, ko viņš nesūdzās. Lūk, tā kā attiecīgi šie te 4 sociotipi ir stresa visnoturīgākie un vismazāk par to žēlojās. Un ko tad nozīmē šī te stresa noturība? Šī te grupa, krieviski viņa saucās gibkije, un gibki tas būtu tā kā elastīgs, varbūt tā mēs to latviski varētu nosaukt. Tas nozīmē, ka šie tipi uzņemot stresu ir spējīgi, tā kā, stress viņus var nospiest, bet viņi ir kā atsperes, viņi uziet atpakaļ gaisā ļoti ātri, viņi atgriežas atpakaļ savā normālajā stadijā, stress šos te sociotipus nesalauž. Un kas ir interesanti, šai te tipu grupai savā ziņā viņiem arī neder tāds, mierīgs, mērens dzīvesveids vai profesija, viņiem ir tā kā vajadzīgas pat tās stresa situācijas, lai dzīve viņiem būtu interesanta, piepildīta, izdevusies. Un tas gan dažkārt notiek, kad no šādiem cilvēkiem ir sūdzības par to, ka darbā ir garlaicīgi. Ja? Piemēram, viņš strādā kaut kādu labu, stabilu, viņa skatījumā garlaicīgu darbu, kurā nekas nenotiek, un šādi tipi tur atkal sāk izdegt. Tā kā kaut kur varētu teikt, ka viņiem ir nepieciešamas problēmas vai grūtības vai kaut kādas tādas situācijas, kas ir jāpārvar, tad viņi jūt, ka dzīve notiek. Dzīve ir interesanta un dzīve ir izdevusies, viss notiekās. Tā tad šie, cik smieklīgi, man ir papīra lapa priekšā un es mēģinu viņu scrollēt uz priekšu, kaut kāds ārprāts. Un druscītiņu palielināt, vienreizēji. Tātad šie tipi liecās, bet nelūst, izliecās zem stresa vai ieliecās zem stresa, un pēc tam atkal iztaisnojās, tā kā ir elastīgi un spējīgi pielāgoties situācijām. Kas ir tāds ieteikums, ka no šādiem cilvēkiem mums ir ļoti grūti sagaidīt līdzjūtību. Pieņemsim, ja tu esi kāds, kam tā stresa noturība ir stipri zemāka, tad šādi spēcīgie, elastīgie tipi, viņi grūti izprot to, kāpēc tu netiec ar to situāciju galā? Kur ir vispār problēma? Šajā situācijā vispār nav nekāda problēma, mēs daram tā un tā un tā, un ar visu tiekam galā, viss ir super un brīnišķīgi. Un rulējam tik tālāk. Tā kā no šādiem sagaidīt līdzjūtību, ka tu tik tiešām esi, vai tu nobijies, vai dzīve tev ir salauzusi, vai vēl kaut kā tā, no šādiem tādus vārdus sagaidīt būs
pagrūti. Lūk, tā kā šos te 4 sociotipus, Žukovs, Jesēņins, Hakslīs un Gabēns, tos mēs sūtam pirmajās rindās, tur, kur ir daudz neprognozējamu, neparedzamu situāciju. Un, jā, tie, kas ir tēmā, šie tad ir iracionālie tipi. Ja, kā jūs redzat, tad šie 4 tipi ar visspēcīgāko stresa noturību, viņi ir iracionāli. Iracionalitāte pati par sevi jau dod tādu vieglu pārslēgšanos no vienas tēmas uz otru, un tas nozīmē, ka viņi tā kā neieciklējās tajās grūtībās un problēmās, bet vienkārši metās klāt risina un viss kārtībā. Un viss ir kārtībā. Tāda, lūk, bija tā pirmā stresa noturības grupa, tie, kur ir visspēcīgākie. Tā, paskatīšos, vai vēl nav kaut kāds. Tā, Ilva jautā, par kādu tipu iet runa. Šobrīd nav ne par vienu konkrētu tipu, es stāstu par tipu grupām, stresa noturības grupām. Tātad visstresa noturīgākā grupa ir tipi Žukovs, Jesēņins, Hakslīs un Gabēns. Tālāk seko otrā stresa noturības grupa, tā ir, arī ar izteiktu stresa noturību, spēcīgi, noturīgi, bet ne tādi, kuri tā kā uzprasītos uz problēmām. Šajā te otrajā stresa noturības grupā ietilpst šādi tipi. Igo, Robespierres, Džeks un Dreizers. Tātad šie 4 sociotipi ietilpst otrajā stresa noturības grupā. Igo, Robespierres, Džeks, Dreizers. Otrā stresa noturības grupa nozīmē to, ka šie tipi uzskata, ka stresa situācijas dzīvē cilvēku trenē. Un tātad jebkuras, tādas problēmas vai grūtības uztver kā treniņu nometni, kas kaut kādā mērā tev dzīvē var noderēt, esot kaut kādā nākamajā situācijā. Tātad šie tipi mēdz atzīt to, ka viņi varbūt ir bailes vai ka viņi pārdzīvo, ka viņi piedzīvo stresu kaut kādā situācijā, bet viņi saņemās, māk mobilizēties un šo te stresu kaut kādā veidā pārvar, izstrādā un tiek tam pāri. Stress šādus te cilvēkus nesalauž, bet arī no šīs te stresa noturības grupas tipiem mēs nevaram sagaidīt līdzjūtību. Ja? Viņi arī nesapratīs, par ko te ir jāstreso un kur ir ņemšanās. Tā kā kaut kur savā ziņā var teikt, ka šīs te 2 pirmās stresa noturības grupas, viņi varbūt tā, nav interesanti šajā te jautājumā. Viņiem pa lielam tur viss ir kārtībā, viss dzīvē notiekās un kas tā par tēmu? Kāds stress? Par ko jūs vispār runājat? Vairāk jautājumu un problēmu šī tēma sagādā tiem nākamajiem 4. Bet es izstāstīšu arī šeit vienu piemēru, ka tad es joprojām esmu tajā nākamajā stresa noturības grupā, kuras vēl neesmu pieminējusi, bet mans vīrs, Dreizers pēc tipa, viņš ir šajā te otrajā stresa noturības grupā, kurš ir tāds, tas, kurš trenējās grūtajās dzīves situācijās. Un es atceros, ka mēs esam vairāk kārt ceļojumos bijuši atrakciju parkos, kur ir gan tie amerikāņu kalniņi, gan ūdens atrakciju parkā. Un, man, piemēram, šitais vispār neinteresē, šī tēma. Un tagad es saprotu, kāpēc, man ir zema stresa noturības grupa, es negribu šīs problēmas savā dzīvē. Un es vairāk uz tām atrakcijām esmu gājusi, tāpēc, ka mani vienkārši viens velk aiz rokas un saka, tev tas ir jāiet, jāpamēģina. Un es, bez jebkādas baudas, bez jebkāda kaifa, to arī esmu darījusi. Un, kas jādara, tas jādara apmēram tā. Bet viena pati aiz laba prāta, es tur savu kāju nespērtu. Tas ir 100%.
Lūk, un savukārt, kur parādās šī mūsu atšķirība tajā stresa noturībā arī šādā situācijā, ka vīrs man teica tā, tu tagad pārvarēsi sevi, tu nobrauksi no tā kalniņa, jā, tev būs bail, bet tu būsi gatava nākamreiz kaut kādā situācijā, kad tev dzīvē būs jāpārvar grūtības, vai nu, kad tu iesi lielā auditorijā uzstāties, vai varbūt notiks kāda nedodies dabas katastrofa, tu jau būsi bijusi tur kaut kur pašā augšā, kaut kam tur pārkāpusi pāri, vai kaut kur tur šļūkusi lejā, un redz, cik brīnišķīgs treniņš. Bet redziet, tas stāsts jau ir par to, ka tās mūsu stresa noturības grupas, viņas ir atšķirīgas, un mēs tām lietām atšķirīgi skatāmies. Un tas cits, kuram tā kā organiski tas ir ielikts, ka viņš tā uz to jautājumu skatās, ja viņš trenējās, redziet, šajā situācijā nākamajām dzīves grūtībām. Es tā to neredzu, un pat tad, ja es izdaru pēc tās otra cilvēka receptes, mans prāts nepārslēdzās, un es to tā neredzu, neuztveru, un manā dzīvē tas tā nenotiek, ja? Man tas tā nesaslēdzās. Lūk, tā kā šo ir arī svarīgi par sevi saprast. Jā, tā tad šī te stresa noturības grupa otrā, kurā atgādināšu, ir Igor, Robespierre, Džeks un Dreizers, ir orientēti uz vienmērīgu dzīvi, un viņi prot, ko es tagad stāstu, izdzēšanu šito te. Tā tad divas iepriekšējās grupas, pirmā un otrā stresa noturības grupas, viņas abas divas ir orientētas uz krīžu pārvarēšanu un savā ziņā viņi meklē situācijas, kurās viņi varētu pārbaudīt sevi uz izturību. Tā kā, kur es varētu pārliecināties, ka es ar visu dzīvē tieku galā. Ja? Un tad, kad dzīvē viss ir kārtībā, ka viss ir mierīgi, līdzeni un forši, viņiem nešķiet, ka dzīve ir baigi foršā, ir jābūt kaut kādam asumiņam. Lūk. Jā, tātad šīs bija divas pirmās grupas, kam ir lielāka stresa noturība, un tātad divas atlikušās, 3. un 4. stresa noturības grupa, ir tie, kur sākās problēmiņas, ja tā varētu teikt. Tātad 3. stresa noturības grupa, krieviski viņa saucās vjaskije, tas nozīmē, ka viņi tā kā iestiegošie. Un šajā te stresa, varētu jau teikt, nenoturības grupā atrodās tipi Balzaks, Napoleons un Dimā un Don Kihots. Tātad šie te 4 iracionālie sociotipi ir iestiegošie. Tātad 3. stresa, jau gandrīz nenoturības grupa. Ko tas nozīmē? Šie ir tipi, kas cenšas maksimāli no stresa savā dzīvē izvairīties, un tas, piemēram, izpaužās, vai kaut ko nedarīt, vai kaut ko neizvēlēties, vai kaut ko neuzsākt, vai maksimāli izrēķināt, lai viss notiktu tā, kā vajag. Šie te tipi grūtāk pretojās kaut kādām grūtībām, ja nav daudz spēka vai daudz enerģijas vai daudz pacietības turēties pretī stresam. Šie mēdz lūst, ja? Tātad katra jauna stresa situācija, kas ir svarīga atšķirībā no tās iepriekšējās grupas, kuriem stress bija kā treniņš, ja, lai nākamajā reizē tu labāk ar to situāciju tiktu galā.
tad šai te stresa nenoturības grupai ir tā, ka tu vienreiz pārvari to stresa situāciju, bet nākamajā reizē, tad, kad viņi atkal ar tevi atgadās, tu esi tā kā, kā zelta zivtiņai apmēram, ja? Tad apgriezies ap savu asi un atkal tā pati problēma, atkal es ar to pašu cīnos. Tā kā katru reizi kaut kāds stress tevi iedzen aizvien jaunā tādā apmulsuma situācijā. Tā kaut kur varētu teikt. Es esmu pati arī šajā te 3. stresa noturības grupā, starp tiem nenoturīgajiem un iestiegošajiem. Un, jā, es varu teikt, ka tādas krīzes un stresi, viņi mani tā kā paralizē uz kaut kādu brīdi. Es apjūku un nespēju rīkoties. Droši vien, ja tā ir kaut kāda konkrēta situācija, tāda kaut kāda maza lieta, mazs klikšķis, piemēram, kaut kas uz ceļa, kaut kāda manipulēšana vai apdzīšana vai kaut kas tāds, tas nav gluži par tādām situācijām. Tas nav tā, kad stirna izskrien mašīnai priekšā un kad tu esi vienkārši paralīzē. Jā? Tik primitīvi tomēr nē, bet es varu teikt, ka gan tad, kad Covid sākās, gan tad, kad karš sākās, es ļoti ilgi biju milzīgā apmulsumā un vispār nesapratu, kā dzīvē tālāk darīt. Un vispār, jā, es biju uz pauzes ļoti ilgi. Kā šī stresa nenoturība izskatās it kā spilgtam un riskēt mīlošam Napoleonam? Zini kā? Ļoti labs jautājums īstenībā. Man druscītiņi par šito ir jāpadomā, bet stresa nenoturība vairāk ir tāda... Noskatieties interviju ar Kiviču, jūs redzēsiet stresa nenoturību. Tā ir uzvilkšanās savā ziņā. Tas, ka cilvēks varbūt tām skaļi un bravūrīgi uzvedās, tas jau nenozīmē, ka viņš ir spējīgs to stresu iznest. Ja? Tā ir varbūt kaut kāda tā kā, redz, tā arī sanāk tā iekulšanās atkal vienās un tais pašās situācijās. Jo man... Es nevarētu teikt, ka Napoleons ir baigais tāds tips, kurš ir briesmīgi gatavs riskēt. Un es arī domājot par šo te mūsu šī vakara sarunu, es domāju par to, vai viss ir tik vienkārši, viennozīmīgi un primitīvi, ka mēs varētu teikt, ka tagad tipi, kam nav stresa noturība, ka viņi vispār no mājas neiet ārā un neceļo un kaut kā tā. Tā nav. Tā jau nav. Jo tas, kā es teicu, man tas vairāk palīdz pie tipa noteikšanas, tad, kad es dzirdu vai nedzirdu, kad cilvēks par šo stresu žēlojās. Jo nav jau arī nekāds noslēpums, ka ir ļoti daudz tādi cilvēki, kuri neskatās vispār uz to, kam tu tur esi radīts, paredzēts, kāda ir tava stresa noturība vai nē. Tā dzīve tev vienkārši tāda ir, viņa tevi kaut kur ir iesviedusi, ienesusi, tā ir sanācis, ka tev tur kaut kā ir jākuļās un jāaiziet no tās situācijas ārā. Tu nevari tur baigi filozofēt un tagad, Dievs, nē, es taču esmu tips ar zemu stresa noturību. Es labāk šito nedarīšu vai kaut ko tur vēl kaut kā nerīkošos. Ja? Mēs to nevaram atļauties bieži vien tādas situācijas, bet tad, kad mēs šo par sevi zinām, tad mēs varam tā kā apzinātāk tās izvēles izdarīt, lai mazāk sevi tracinātu, jo bieži vien jau šī te lieta, tā fona sajūta, tā, nervozitāte vai satraukums vai kaut kāda iekšējā trauksme vai kas, viņa jau mums liek sevī meklēt kaut kādas varbūt tām vainas, kur īstenībā nemaz nav, ka tu varbūt tām esi absolūti normāls cilvēks, tikai dzīvē tā kaut kā ir sagadījies, kad tu neesi paredzēts tik
lielam, trauksmainam, stresainam vai atbildīgam vai apjomīgam darbam, ja, ka tu vienkārši vari izdegt vienā brīdī un tad tu nevarēsi saprast, kur un kāpēc ir tā problēma, vai tu esi slikts varbūt vai neveiksmīgs cilvēks, ka tu ar to netiec galā, jo rekur taču mums ir kaimiņu, tur nezinu, Dacīte, kur iet tā kā tanks un vispār nelūst nekādās dzīves situācijās. Lūk. Vai tā nav, ka tie bravūrīgākie ir tie stresa nenoturīgākie? Es šim varētu pat piekrist kaut kur, redz, jo es negribēju aizskart īstenībā šo te politikas tēmu, bet par cik, tas ir tā vispār pieņemts un zināms, kad pieņemsim Putins ir Maksims pēc tipa, un viņš ir no šīs te 4. stresa visnenoturīgākās grupas, un savā ziņā, tā viņa rīcība vai uzvedība, viņa jau to arī atspoguļo, ja? Visiem jau tas ir vispār zināms tas, kā viņš neiziet no sava bunkura, kā viņš neparādās nekur cilvēkos, un arī tas, ko saka, savā ziņa ir tā, ka tie tipi, kas ir vistrauslākie uz to stresa noturību vai nenoturību, viņi ir arī visneprognozējamākie. Ja? Mēs nevaram paredzēt, ko tāds cilvēks iesāks, tad, kad viņš būs iedzīts stūrī, kad viņš ļoti baidīsies, vai viņš kaut ko tur izfantazēs par to visu. Tā tas tik tiešām ir, šim es varu piekrist. Tātad 4. visnenoturīgākā šī stresa grupa ir 4 tipi: Hamlets, Maksims, Dostojevskis un Štirlits. Lūk, un šo es esmu dzirdējusi tātad diezgan, pie manis ir bijuši vairāki Hamleti uz konsultācijām, un tur es diezgan esmu sadzirdējusi šo, kā trauksme, bailes, nepārliecinātība par savām spējām profesionāli darba vietā. Tātad tas ir tas, par ko cilvēks sūdzās, un kad darbs varbūt tām ir pārāk, atbildīgs vai pārāk dinamisks. Tas ir tas, par ko šie te sociotipi sūdzās. Un otra lieta, kas varētu vēl šeit būt raksturīgi, tā ir, tā kā atteikties, tā kā riskēt varbūt tām, ja, tād, būt maksimāli piesardzīgiem. Tā Ance Donam ar stresu ir Don Kihoti ir 3. stresa noturības grupā, tā kā ar salīdzinoši zemu stresa noturību. Un attiecīgi šī 3. un 4. stresa noturības grupa ir tipi, kas ir paredzēti tādai vienmērīgai, mierīgai, paredzamai, prognozējamai dzīvei, un viņi savā dzīvē prot sariktēt visus apstākļus tā, lai būtu pēc iespējas mazāk tādu neieplānotu, neprognozētu situāciju, lai viss notiek vienmērīgi un stabili. Tā kā redzat, nav tā, kad atrasties kādā no šīm grupām būtu vai labāk vai sliktāk. Katrai lietai, katrai iezīmei viņai ir kaut kāds savs pielietojums, vērtība, labums no tā, ka cilvēks ir tāds. Ja? Tātad pieņemsim šie te tipi, kam ir 3. un 4. stresa noturības grupa, viņi, piemēram, ļoti labi saprot citus cilvēkus, kuri arī streso vai baidās vai pārdzīvo. Viņi ir līdzjūtīgāki un empātiskāki, saprotiet? Un šis arī ir kaut kas tāds, ko mēs varam ņemt vērā, pieņemsim pie nākotnes profesijas izvēles, ja?
Tātad, pieņemsim tie, kas ir tajā trešajā noturības grupā, Don Kihots, Dimā, Balzaks un Napoleons, viņi saprot, ka cilvēkam, kurš ir iekritis tajā stresa situācijā vai kodās stresainās sajūtās, ka viņam ir nepieciešams morāls atbalsts. Ja? Viņš saprot, ka arī otram cilvēkam ir grūti, viņam vajag atbalstīt, viņš ir jāsaprot, viņam ir jāpalīdz. Un savukārt tā stresa visnenoturīgākā grupa, kurā mums ir Maksims, Hamlets, Dostojevskis un Štirlits, šie atkal ļoti labi saprot, ka, ja cilvēkam ir kaut kādas grūtības, tad viņam ir vai nu jādodās pie ārsta vai pie psihologa, viņam ir kaut kur tā kā jāvēršās pēc palīdzības. Tā Elīze raksta, man jau šķiet, ka Dreizers ir ļoti empatisks. Jā, visiem Dreizeriem pašiem tā liekas, ka viņi ir nenormāli empātiski. Jā, bet padomā, mīļā, par tām situācijām, kad ka kāds ir, nezinu, panikā vai pārbījies par kaut ko vai kaut kā tā, vai tad Dreizers ir tas, kurš nāk un saka, nekas, mīlīt, mēs visam tiksim pāri, viss būs labi, es zinu, kā tu jūties. Nesaka šitā Dreizeri. Viņi parausta plecu, saka, vispār nesaprot, kur problēma. Nāc, skaties, kā es to atrisināšu. Tā. Un, jā, par Don Kihotu piekrītu. Preces, ko ikdienā lietoju, pērku vairumā, lai nav stresa, ka pēkšņi beigsies. Arī šitais labs. Jā. Tā, pašķirstu, kas jums te vēl, ko es varbūt tām esmu palaidusi garām, ko es jums neizstāstīju. Tā, ir tā. Jā, tālūk. Lūk, tā kā manā skatījumā šeit te stresa noturībai ir divi tādi tie galvenie pielietojumi. Tas ir pie profesijas izvēles un pie tipošanas, ja, man vismaz šis te rīks ļoti palīdz. Es esmu piešāvusi savu ausi sadzirdēt tās tēmas, kad cilvēks aizskar to vai painteresējās vai izsaka vēlmes. Pieņemsim, kad es intervēju cilvēku, es viņam dažkārt arī jautāju par to, kā tu gribi strādāt, ja, vai kā tu gribi dzīvot, vai tu gribi mierīgi, vai tu gribi dinamiski. Un ļoti bieži šie te 3., 4. grupas tipi, viņi saka, es gribu mierīgu darbu, es gribu darbu bez stresa. Ja, tā kā ļoti bieži cilvēki paši pasaka priekšā par to, kā viņš grib dzīvot un kā ir saskaņā ar tām viņa spējām, ar viņa vajadzībām, viņa interesēm un tam līdzīgi. Lūk, tā kā es ceru, ka šis ieskatiņš jums bija noderīgs, interesants. Šī te tēma man nav nekur publiski izlikta. To mēs runājam nodarbībās, un starp citu, runājot par nodarbībām, ja kādam interesē sociālnika un jūs vēl neesat šai tēmai pieķērušies, tad ziniet, ka YouTube'ā ir pieejams 16 nodarbību cikls, tāda bāzīta, pats sākums tiem, kam šīs tēmas interesē, vispār saprast, kā tie tipi veidojās un kā viņi izpaužās citiem, tad ejiet uz mājaslapu cilvēku tipi LV, un tur pie pasākumiem ir pieejams šis te online kurs, 16 nodarbības, viņas jau ir ierakstā, līdz ar to var skatīties visu, kaut vai vienas nakts laikā noskatīties, ja jūs gribat, vai arī skatīties atkārtoti, cik vien vajag. Tā kā to droši dariet. Lūk, jā, bet kamēr es atceros vēl vienu tādu lietu, man šodien uzdeva jautājumu par burtu simboliem, kuri tagad ir sastopami, pieņemsim, tiem, kam ir aktuāla iepazīšanās tēma. Tinders ir paplašinājis savu, kā lai to pasaka, iespēju arsenālu un pievienojas pogu, kur tu vari norādīt, teorētiski savu sociotipu, bet tas nav sociotips, tas ir šī te 4 burtu kombinācija pēc Majersas-Briksas tipu indikātora, MBTI saucās, kam ir zināma korelācija ar socioniku,
Savukārt, bet tas nav tieši tas pats. Un man jautā, ko tad tie burti vispār nozīmē un kā to visu var saprast. Es jums izstāstīšu. Tātad tur tiek lietota 4 burtu kombinācija, kura raksturo intraversiju, ekstraversiju, racionalitāti, iracionalitāti, loģiku, ētiku, sensoriku, intuīciju. Un tātad saliekot šos te burtus dažādā secībā, mēs arī iegūstam nosacīti to sociotipu. Tātad intraversija un ekstraversija tiek apzīmēta ar burtu I un E. Tātad ekstraverts ir E, intraverts ir I. Jūs varat paņemt arī šo te tabulu un piezīmēt šeit klāt. Jūs noteikti pēc tam ierakstā varēsiet arī noklausīties. Tātad ekstraversija ir lielais E burts. Intraversija ir lielais I burts. Tālāk. Intuīcija un sensorika. Intuīciju apzīmē ar burtu N. Savukārt sensorika ir burts S. Jā, tātad, ja mums cilvēks ir intraverts, intuīts, tātad viņam tas pirmie apzīmējumi būs IN. Tālāk, kas mums ir jānoskaidro? Mums ir jānoskaidro loģika un ētika. Ētikai ir apzīmējums F no vārda feeling. Un loģika ir T, tas ir thinking. Ja? Tātad ētika F, loģika T. Un attiecīgi mums paliek racionalitāte un iracionalitāte, un tur ir tātad racionālais ir J, tas ir vārds judging, un iracionāls ir P, perceiving. Tādā veidā. Un attiecīgi tad tā mēs arī nonākam pie tiem tipiem. Piemēram, mēs socionikā sakām Hamlets, vai arī mēs sakam ētiski intuitīvais ekstraverts, arī sarežģīts lietojums, bet pēc šī te Majersas Brikses tipu indikātora tas būs E, N, F, J. Tā tas būs. Lūk, tā kā es gan ieteiktu jums baigi neieciklēties tiem, kas tajā Tinderī ir ieraudzījuši un šausmīgi nopriecājušies, kad jūs tos apzīmējumus tur redzat. Jā, ir forši, ja cilvēks ir bijis konsultācija un stabili to savu tipu noskaidrojis, bet ir tādas situācijas, man arī klienti ir stāstījuši, kad cilvēks ir tā kā, jā, es ieraudzīju savu saderīgo, un tā kā prasa cilvēkam, kā tu noskaidroji savu tipu, kā tu zini, kādu tipu, es vispār nezinu, kas tas ir, tur bija kaut kāda tāda tabuliņa, kurā vajadzēja atķeksēt, es kaut ko atķeksēju, un lai tak ir, tā kā nepaļaujamies uz tiem rezultātiem, bet tas, ka tāda tēma tur ir parādījusies, man liekas, ir vienkārši brīnišķīgi apsveicami. Un tā. Nu, lūk, tas bija tas, ko es jums šodien gribēju izstāstīt. Ceru, ka kaut kas no tā visa noderēja. Sūtiet savus ierosinājumus, par ko jūs vēl gribētu runāt, bet ņemiet vērā, ka man ir ieplānots tāds vakara sarunu cikls. Šobrīd ir jau plānā, man šķiet 5 vai 6 tādas sarunas, kur es uz tikšanos aicināšu cilvēkus, kas pie manis ir bijuši uz konsultācijām, lai viņi pastāsta, kā viņiem tagad dzīvē iet, ko viņiem socionika ir devusi, kas viņiem varbūt tām nav skaidrs, tātad, no pirmā vota, tā teikt, ja? Gan tādi, kas jau ir piedzīvojuši šīs visas lietas uz savas ādas, kuriem ir palicis varbūt tām kaut kas neskaidrs, kuri jau kaut ko ir mēģinājuši un kam sanāk, kam nesanāk. Es ļoti ceru, ka man uz sarunu piekritīs arī viens sadarīgs pāris izstāstīt savu attiecību pieredzes stāstu tieši par to, kā viņi viens otru Tinderī atrada un ka tas viss ir iespējams. Lūk, tā kā tās sarunas mums būs
otrdien, trešdien vakaros kaut kā tā. Es laicīgi jums paziņošu, nepalaidīsiet garām. Ceru, ka viss arī paliks ierakstā un varēsiet arī pēc laika noklausīties. Tā kā man šķiet, ka tas būs forši. Bet ja jums ir vēl kaut kas, kas rodās, par ko ļoti gribētos parunāties... Tā Ance saka, ja vēl vajag un var pieteikties, es arī varu parunāt. Jā, Ance, super, forši. Es tad aizrakstīšu, mēs sarunāsim ar tevi datumu, kad tieši mēs to sarunu varētu noorganizēt. Ja? Jo tas sarunas būs gan Facebookā, gan Instagramā. Lūk, varbūt kāds vēl saņem drosmi un grib padalīties un iedvesmot varbūt tām kādu citu uz tam līdzīgām lietām. Nu ko, nu labi, paldies, ka jūs tādā kublā skaitā bijāt, klausījāties, uzdevāt savus jautājumus. Un līdz tikšanās reizei kaut kādā nākamās nedēļas vakarā. Pagaidām tā.